Iesakām pielāgot katalogu skatu savām vajadzībām un vēlmēm. Spiežot pogu mainīt start ekrānu, iespējams iestatīt ikonu lielumu un to izkārtojumu galvenajā izvēlnē. Pārvietojot ikonas manuāli, varat tās sakārtot atbilstoši savām vajadzībām. Kad vēlamais skats ir iegūts, jāapstiprina izvēlē, spiežot pogu pabeigt. Nākamais solis – izvēlēties sadaļu iestatījumi. Tajā var mainīt valodu, konfigurēt cenas, tāmes un ierīces. Izvēlēties rādīt vai nerādīt augšējo izvēlnes joslu un preces svaru. Cenu sadaļā iespējams uzstādīt koeficientus, uzcenojumu vai atlaides mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības cenām. Tāmēšanas sadaļā jāizveido tāmes sagatave. Ievadiet servisu nosaukumu, kontaktinformāciju, darba stundu likmi, uzcenojumu rezerves daļām, kā arī PVN atbilstoši valsts noteiktajam. Iestatiet preču cenu kategoriju. Atzīmējot logu izmantot datus izdrukai, tiks nodrošināta uzrādītās informācijas parādīšanās tāmes noformējumā drukājot. Sadaļā ierīces iespējams pievienot webkameru, kas skanē svītru kodus un atvieglo rezerves daļu meklēšanu. Sadaļa piekļuva online dokumentiem dod piekļuvas iespējas trešajām personām, piemēram grāmatvedībai. Šīs sadaļas iestatīšanas pamācībai veltīt atsevišķa filma. IC katalogā ir atsevišķa marketinga sadaļa. Tajā ir aktuāla informācija par interkārs, tirdzniecības un marketinga akcijām. Akcijas logā katrs klients var skatīt savu statusu attiecīgas akcijas ietvaros.